Hei, esiet sveicināti! Mans vārds ir Kašers, un šodien jūs atrodaties Kašers sapņu fabrikā. Tāpēc dosimies tālāk. Šie ir man mazie palīgi mākslinieki, Kašers sapņu fabrikas studentiņi, var tā teikt. Un šodien tas, ko mēs darīsim, mēs apgleznosim šāds stikla traukus, kurus var izmantot īstenībā ik viens. Apgleznojot var ieliekot iekšā svecīti, iznāk tāds svečturītis. Un īstenībā Staro Rīga ietveros šādi, jebkurš var mājās pagatavot, izmantojot tos materiālus, kas ir, ielikt lokā, un viss ir skaisti un viss spīd. Tad tas, ko mēs darām, mums ir stikla krāsas, tepat priekšā mēs izvēlamies savus krāsus un apgleznojam šo te trauku. Un pēc tam, kad tas tiks apgleznots, mēs ieliksim iekšā svecīti un vai nu uzdāvināsim kādam citam, vai ieliksim paši savos logos, lai spīdētu. Vai ne? Nu tad sākam strādāt. Saki, kas tev rada mājas sajūtu? Man mājas sajūta rada aizskari. Es nezinu, kāpēc. Ja nav aizskari, es nejūtos kā mājās. Bet īstenībā arī kaut kāds tāds gaismu objekti, gaismiņas, kaut kas šitāds ten. Aizskari rada siltumu. Jā, siltumu, un īstenībā man patīk, kad ir kaut kā tā aizvērta. Es nezinu, uzreiz jūtos kaut kā drošībā, tīri psiholoģiski. Jā. Ir arī kāda smarža, kas saistās ar mājām? Jā, parasti, kad mamma kaut ko tur gatavoja, atceros no bērnības dienām, tad šitā te, kā viņa tā, piparkūks smarža man arī kaut kā mājas un mandarīni asociējās ar Ziemassvētkiem, kad ārā ir augsts un iekšā ir silts, līdz ar to tad mājīgi sajūta kaut kā rodās. Jā, kur tu jūties kā mājās, kad tu neesi mājās? Ārpēc jūtos mājās pie saviem draugiem. Vislabāk, jā, jo tur ir tā kompānija, tur ir tie cilvēki, kur es gribu būt tajā mirklī, un jā, tā ir arī varbūt tā mājas sajūta, kas nav manās mājās. 3 lietas, kas tev saistās ar festivālu Staro Rīga. Kad viss ir kaut kādas projekcijas uz mājām, svecīt logā un cilvēku pūļi, baigi daudz cilvēku uz ielām, kaut kas tāds. Kā tu parasti gatavojies? Kā es parasti gatavojos, īpaši negatavojos, es vienmēr man ir vai nu kaut kāds pie logas kaut ko pieliek uz palodzes, un tad es parasti arī dodos paskatīties, kas tur ir, un sekoju līdz tai programmai, jā. Kā tu iesaki citiem gatavoties? Iesaku citiem arī izdekorēt savus logus mājās un arī doties, atbalstīt šo te projektu, paskatīties, kas notiekās, safotografēt, ielikt savos sociālos tīklos, tādā veidā arī nākamgad pārējos iesaistīt tajā visā un, pievērst tam uzmanību. 18. novembris, gal galā lielie valsts svētki. Kā tu parasti gatavojies šiem svētkiem? Parasti man šīs dienas ir ļoti aizņemts un darbīgs saistībā ar visādākiem pasākumiem, kas ir ar 18. novembri saistīti, bet es dodos arī skatīties salūtu šad. Ja es to nedaru klātienē, tad es skatos pa televizoru. Ko darīsi šogad? Šogad mums šeit Kašers sapņu fabrikā ir liela ballīte, tā kā es būšu šeit un vakarā visticamāk atvēršu logus, jo es dzīvoju netālu tieši no Krasmālas un skatīšos, kā tas izskatās no mana loga. Forši, lai tev forši svētki. Super, paldies jums arī!